Labadiena! Esmu šeit savā atvaļinājumā. Reku man ir atnācis kondicioniera radiators. Radiators parastais. Un daudz kas cits. Man ir aiztaisījusies haube. Man likās, ka haube fiksējās pie televizora. Bet kā viņa te nofiksējās? Kā viņa te, uz ko viņa te turās? Jo man jau trosīte, kas ir, man tā trose kaut kur iekšā ir, manuprāt. Šī, manuprāt, ir tā trose, kas var vaļā haubi. Jā, šī trubiņa jau nopērk. Bet labi, tie sīkumi, pa kuriem es tagad runāju, bet man jādabū sākumā vaļā haubi, lai es vispār varētu sākt kaut ko darīt. Savādāk, ja nav haubes, tad es nevaru ielīst iekšā. Ņemot vērā, ka man te visi piebāsts un aizbāsts. Jādomā, kā tikt iekšā. Sliktākajā gadījumā man šķiet, ka tur jābūt kaut kādam āķītim, ar kuru attaisīt vaļā. Bet nu labi, sīkumi, mēģināsim haubu atvērt un tad skatāmies tālāk. Protams, trosīti, kuru vilku. Šitā, protams, neko nedarīja, bet te ir foršs slēdzīts, reku apakšā. Aps pabīdi un attaisījās, tā kā viss čotka. Esmu ticis iekšā. Principā, laikam vajadzētu sākt ar radiatoru pakošanu ārā. Es vēl nopirku rekuši tādas te, kas tie saucās amortizatoriņu blīvītes, kas iet, kur viņas iet šitās te. Varētu ņemt nost, jāsaprot, kā viņas skrūvējās vaļā vispār. Jā, sīkumi, bet nu, jāsāk kaut kas darīt, jāizslēdz mūzika un uz priekšu, kā būs kaut kāds progress nofilmēšu. Labi, izstāst, ka reku šis ir OM reku. Tāpat pēc detaļas koda varēja redzēt, ka OMs Audi. Pēc ir kādi dažādi izmēri. Tā kā es šaubos, ka šo likšu atpakaļ. Gan varētu uzlikt pēc biezuma jāapstāst kādi dažādi, laikam. Nu, biezums ir vienāds. Es nezinu. Laikam jāstājas šitas pats. Laikam atstāšu veco, diemžēl. Damn! Kas būtu domājis, ka šis ir krietni mazāks. Kāds smuks radiators. Skaistums. Nissans. Runā, ka Nissans arī taisa ordinālos. Smukas, visas šūnas, visi skaisti. Viss ir skaisti. Ja salīdzina ar to. Bet šeit šis tāds man šķiet, ka baigi tāds plasmasīgāks. Man šķiet, ka OM, manuprāt, šis ir OM, un manuprāt, ka viņš ir tāds nostrādāts, manuprāt, bišķiņ kvalitīvāk. Man tāda sajūta. Šis tāds, manuprāt, tāds vismaz šīs daļas un tās trubas, kur liekās, man šķiet, ka šis tāds plasmasīgāks. Bet labi, neko darīt, tāda dzīve. Protams, man kā muļķim jau uzreiz sākās problēmas. Šeit mums ir sensors, un sensora tur nav. Cik es saprotu, tad ar visu uzgriezni, respektīvi šis viss nāk ārā. Es gan nesaprotu, kā viņu tur pieskrūvēt vai izskrūvēt, jo man nav neviena tūļa tik gara, kas varētu uzmaukties virsū. Vai arī šis pats skrūvējās ārā tikai šī plasmas, es nezinu, bet pagaidām izstāsta, ka es skipošu šo un laikam pirkšu jaunu sensoru un skrūvēšu iekšā. Es domāju, ka tādu darīšu. Tā ir mana teorija. Jo, neizstāst, ka nedabūšu ārā. Gan jau viņš ir miljonus gadus iekšā, kā nekā šis ir pat OM. Šis ir OM radiators Audi, tā kā viņš ir gan jau no pašas automašīna, kad iznāca ārā no tā laika. Varbūt ir kāds gads pat virs uzrakstīts. Made in Germany. 92. gads, reku. Tā kā jā, ļoti vecs, un gan jau tas sensors arī ir sāēdies, tā kā to es skipošu
jāsapāro kondičkas radiators ar šo radiatoru un tad jāliek virsū jau ventilators. Tā kā muļķis es esmu, es te daudz ko nesaprotu, bet jāliek kopā kā ir. Gan jau būs labi. 5 stundas vēlāk un nekur neesmu ticis. Esmu atšāvies pret šo problēmu. Lieku stiprinājums šāds te L-veida, kas ir domāts, viņu sastiprinās šīs divas vietas, radiatoru ar kondičku, lai viņš vienkārši nekustās lieki, un es šo nevaru nekādīgi dabūt vaļā. Otrā pusē vismaz tur bija muciņa, to es dabūju vaļā, bet tāpat tur skrūva iedusies vispārējais. Tagad es domāju, ko darīt. Varbūt uzlikt pagaidām tāpatās bez, un bez tam viņu vienkārši pielikt klāt. Man tāda teorija. Redzēs, ko izdomāšu. Bet pagaidām šādi te. Visu laiku pie maziem sīkumiem tu apstājies. Visu laiku bišķiņ kaitnoši. Draugi, mācāmies no manām kļūdām, jo viss ir labi, bet problēma tajā, ka es šo visu procesu veicu jaukšanu pirms mēneša. Protams, man ir aizmirsies, kas, kur, kā bija. Es zinu, ka radiatoriem ir šādas te āķīši, un man šķiet, ka āķīši arī bija, manuprāt, kā ventilatoram, ka ventilators āķējās tur iekšā kaut kur, kaut kā viņš tur aizāķējās, stiprinās, šitos saliku atpakaļ kaut kādā veidā. Varētu tādus jaunus dabūt, bet laikam tādi jauni vairs nekur nav. Tagad jāsmēģina sāķēt viņi kopā radiators ar interkūleri jāuzliek uz šiem te stiprinājumiem. Un tad jau viss varētu būt diezgan labi. Un tad jau te ar šitiem te jāpieskrūvē ventilators klāt un viss būs diezgan easy. Protams, tas viss ir vārdos easy. Kā tas būs dzīvē, jāpamēģina, kā iztīsies. Bišķiņ pataisnoju šo vietu. Redzēs, kā būs. Sliktākajā gadījumā nāksies likt blīvīts vairāk, lai būtu taisns. Bet nu jā, jautri, jāpamēģina. Jāpamēģina atcerēties, kā tas viss dzīvē bija. Vecums mugurā. Nav forši. Visādi sīkumi, visu laiku nav tā, ka, zini, ka skaties youtuberus, kur viņi liek kopā tur 21. gada mašīnu, kur visas skrūvītas, visi forši viegli atskrūvējami. Šeit viss ir diezgan ar āmuru, lamuvārdiem vispārējo. Kā man iet? Iet tieši tā kā gāja. Man ir jau radiatori salikti. Kas man tagad paliek? Man ir jāpasūta jauns šis te termoslēdzis. Un, kamēr nav termoslēdzis, es nevaru neko liet iekšā, nekādu šķidrumu. Nekādu šķidrumu nevaru liet iekšā. Man vēl ir te kaut kādi devēji. Ja godīgi, es nezinu. Man šķiet, ka viens gāja te kaut kur. Lai gan, kāpēc viņš te ietu, ja viņš ir savienots ar kondišku. Un tas pats ir ar šo te devēju. Viņš laikam gāja man pēc šeit. Tā ir, kad ļoti ilgi neliec neko kopā, jo neviens cits devējs uz šeieni nenāk. Vai ne? Šis te nenāk. Pie radiatora. Pie radiatora vienīgais slēdzis, kas nāk, tas ir reku tur apakšā. Šiten te viņam caurums ir. Tur nāk. Skatās pateikšu. Tas ir lukturis. Te bija viens devējs kaut kur. Es tagad viņu neatradīšu, kur viņš tur paslēpies. Taču jā, viens devējs iet tur štekeris. Nu vot. Bet šitie? Šeit man jātaisa izpēte. Jo, ja tev kondiška nestrādā, kā man bija iepriekšējiem, jāpaskatās.
Tāpēc vajag likt visu uzreiz atpakaļ kopā. No vecā izskatās, ka augšējais man nebija aiztikts, bet reku šis te, kas ir, viņš man stāvēja šādi te, tā tad man bija pievienots otrajam. Kāpēc viņš ir pievienots, ja kondīška fiziski nav pievienota? Tas ir jautājums. Jautājums, uz kuru man pagaidām nav atbildes. Bet, ko es tālāk varu darīt? Principā es negribu likt neko tālāk kopā, kamēr man nav tas devējs, jo ja es pielikšu teļuku jau tagad, man GoPro izmet kaut kādu eroru, es nezinu, cik jūs tālu redzējāt un cik tālu tur kaut kas bija ierakstīts, bet principā es negribu likt tagad atpakaļ jau televizoru šo te daļu. Tāpēc, ka man pēc tam būs sarežģīti to slēdzi ieskrūvēt, tāpēc man negribās viņu aiztikt. Negribās likt televizoru jau tagad atpakaļ. Slēdža nav, un ja slēdzis nav, tad to es nedaru. Jātiek galā ar tiem pārējiem štekerīšiem. Tā ir 92. gada mašīna, un man jau problēmas ar štekeriem. Kas būtu, ja es jaukt ārā kaut kādu C6, kurš štekers pie štekera? Nesaprotu. Bet jā, intercooler arī tagad nelikšu klāt, tikai tāpēc, ka nelikšu. Jo man gribās maksimāli priekšu būt brīvu, kamēr es pielieku visas tās trubas, visu pārējo, ka būs visas trubas saliktas, tad es likšu intercooleru. To es pašā beigās likšu. Un vēl kā es pievienošu šito te atpakaļ. Man nav ne mazākās nojausmas, kā tas sasodītā trosīte strādā. Kaut kādi mehānismi, kaut kas tur vispār LR-atā. Es to laikam pats neuzlikšu, būs jāsauc kāds palīgā. Bet jānopērk tas termoslēdzis, jāieskrūvē viņš iekšā. Man tā truba jānopērk. Man jānopērk šī truba, jo sadāk bez šīs trubas arī neko nedarīšu. Jautājums, vai viņi jāpērk, vai vienkārši ir jābrauc uz kaut kādu hidroskanu vai kur prasīt, lai viņi uztais tādu. Jā. Tas arī nākamais jautājums. Lūk tā, jautājumi krājās. Virzība neiet tik ātri uz priekšu, bet domāju, ka čakarīgākos mums salicis plus mīnus. Un tā arī lēnām tas viss notiek. Pilnīgi ļoti lēnām. Jā. Tāks, draugi, priekš jums tā ir tā pati sērija, epizode, priekš manas tā jauna diena. Pabeidzu, jā, es turu to tiem radiatoriem, bet es pasūtīju attiecīgi jaunu, cik pasūtīju, vienkārši aizbraucu paņemt jaunu šļauku un jaunu termoslēdzi priekš radiatora, bet es tagad sāku nožēlot vienu lietu, ka man jau viss radiators ir piestiprināts un tas termoslēdzi ir tur apakšā. Man tagad caur 9 līkumiem vajadzēs laikam viņu pieskrūvēt, un es ļoti ceru, ka man tur nevajag kaut kādu speciālu atslēgu, jo viņš ir diezgan šaurā vietā, te nekādu neko baigi uzlikt nevar. Kaču nezinu, es ceru, ka roku pievilkt viņu varēs un viss būs labi un nekas ārā neticēs, kas ieliešu dzesas šķidrumu. Lūk tā kā tādi man jaunumi šobrīd. Vairāk laikam nekā tāda man nav, ko jums pastāstīt, tā kā pamēģināsim pielikt klāt kaut ko. Viss ir labi, viss sanāk, bet atdūros pret problēmu. Ņemot vērā, ka man intercooleris ir savērpies, es viņu nevaru uzlikt uz stiprinājuma, kas ir šeit ir caurumtiņš reku. Man šim te caurumtiņam vajadzētu uzlikties tur virsū. Bet ņemot vērā, ka viņš viss ir šķīps un nav taisns, es viņu nevaru uzlikt. Viņš atdurās pret kondiškas radiatoru. Tā ir problēma. Un ja man nav intercooleris, tad es nevaru braukt pie Jankas, lai viņš liek jaunu intercooleri citu. Ir variants, ka var aizvilkt mašīnu pie Jankas. Tāda teorija arī eksistē.
Jo darbināt bez interkūlera gan jau, ka nē. Vai ir vēl kādi varianti? Baigi daudz variants neredzu. Tā kā visu laiku ir kaut kādas lielākas vai mazākas ķibelītes, bet visas šļaukas visu savienoju, izņemot šo te, kas iet šeit, to es nesavienoju. Bet tā ir sīkākā lieta, pa kuru vajadzētu domāt. Tagad man vajadzētu saprast, kā darīt ar interkūleri, jo tepat var redzēt smuki, kā viņš ir šķīps. No augšas arī. Uzmetu sev uz kājas tikko. Au! Es izslēgšos, jo man vajag papļaustīties. Respektīvi, tik pieņemts lēmums. Konsultējos ar konsīliju, tas esmu es pats, savā gaišā galva. Es ņemu nost interkūleru, bet kondičkas radiatoru. Tad te būs baigā sprauga un varēs pieaugt interkūleru. Un tad gan jau tā kā Lambertam pajautāt, lai viņš pieliek atpakaļ šo te. Es tā domāju, vienīgais, kas man besī, varbūt arī Lambertam nejautāt, bet šito tu nepieliksi, ja tev virsū būs televizors. Tā atkal televizors būs jāņem nost. Nav tā, ka man negribās, bet man negribās. Lūk tā. Bet ņemot vērā, ka man atvaļinājumā plāni ir visādi visu laiku, un es tagad esmu bišķiņ bijis garāžā, jādodās būs tālāk. Un šitā es neko neizdarīšu nekad. Pasies, cik maza gaisa ieplūdīta. Cik maz gaisiņa, tad dabū gaisa filtrs no luktura. Tur vajag kaut ko uzlabot. Tur vajag kaut ko uzlabot, tikai ko. Lūk tā kā jāņem nost kondičkas radiators. Jāzina Lambertam, jājautā, kad viņš var man paņemt. Un tad kaut kā jābrauc. Kaut kā. Es gribu izdomāt, saprast, kā vislabāk visu darīt tagad. Galvā jāizpīpē. Bišķiņ kaitinoši, ka visu laiku ir kaut kādas šitās aizciešanās. Jā. Nu labi, neko darīt tā dzīve, ne? Galīgi aizmirsu, kamēr es tad ņemšu nost šo te kondičkas radiatoru, reku man ir stiprinājumi, reku tāds te. Redzat, štāda te L veida šis te stiprinājums, pie kura pievienojās kondičkas radiators, viņš visi slikts ar gumijām, izdilušām un vispārējo. Es domāju, ka pasūtīšu jaunus. Es jau tieši vakar katalogos skatījos, es atradu kā, bet viņi laikam uz ātru roku skatoties vispār nav pieejami nekur. Tas arī slikti, protams. Un prasīt kādam, ņemot vērā, ka B4 kondička ļoti maz un tie stiprinājumi vajadzīgi tīri kondišam, tad atrast viņus lietotus arī diezgan grūti. Jo man sanāk, ka šī puse, man tas L veida, viņš ir bišķiņ iemīcīts, viņš nav galīgi taisns, kā man gribētos. Tā kā jā. Čakars. Labi, es vispār beidaukšu čīkstu. It kā nekāda problēma, ņem skrūvēm visu. Un tā arī būs jādara. Esmu atpakaļ. Priekš jums šī ir tā pati epizode, gan jau. Priekš manis šī ir jau miljonā diena. Pa vidu vēl paspēju saslimt vispārējais. Bet esmu atpakaļ pie mašīnas. Neatceros, pie kā es apstājos, bet īsumā par jaunumiem, kas ir notikuši. Es biju plānojis, principā, līdz tehniskajai apskatē, kas 1. augustā, tā kā visu salikt, aizvest pie Lamberta, lai viņš man sataisa interkūleru un es braucu uz tehnisko. Tā man bija tā problēma, ka tu drīkst ņemt tikai 2 šitās vienas dienas atļaujas. Un ja es nepaspētu līdz 1. augustam viņu aizvest līdz Lambertam, tad man vajadzētu ņemt vienu, lai es aizbrauktu uz turieni, un otru, lai es atbrauktu apkārt uz garāžu, viņu sataisītu līdz galam vispārējais, un bija problēmas man prātā. Pazvanīju Lambertam, viņš teica, ka viņš man var paņemt tikai septembrī. Attiecīgi saprotu, ka vai nu es tagad vienkārši neko nedaru līdz septembrim, vai nu es galu galā uzlieku to saplēsto interkūleri, pusbeigto,
Un eju tehnisko apskatu tāpat. Un tad septembrī braucu pie Lamberta. Tā kā esošais plāns ir tāds, ka līdz 1. augustam vajadzētu visu salikt tā, lai es varu aiziet tehnisko. Es nezinu, man pilnīgi vienalga dabūšu divnieks par kaut ko vai nē, man tā kā tas ir mazsvarīgāk. Vienkārši iziešu tehnisko un miers mājās. Tā kā tāds ir mans esošais plāns, bet tagad ātri vajag atkal ņemt nost kondičkas radiatoru un cerībā, ka noņemot kondičkas radiatoru man būs te pietiekami daudz brīvas vietas, lai savus šķībais interkūleris man uzlīstu te virsū un viņš nedurtos vismaz šajā radiatorā. Ja uzliekot šķībo interkūleri, viņš man vēl dursies šajā radiatorā, tad man ir lielas problēmas. Tad man vajadzēs meklēt kaut kādus variantus citus, un es vairs nezinu kādus. Un tāpēc ceru, ka mans variants, ka es vienkārši noņemot nost šo, man tomēr pietiks vietas ar to šķībo interkūleri, lai viņš nedurtos iekšā. Es ceru, ka man tas sanāks un viņš būs labi. Tā kā tāda ir jaunumi, tā kā pagaidām lieku visu kā ir. Attiecīgi krāsoties vedīšu tikai gan jau kaut kas ziemā vai kaut kas tam līdzīgs. Un, ja sanāks, šo sezonu vēl pabraukāšu ar krāsainu mašīnu. Neliels updates. Tā, interkūleris ir pielikts, un man paveicās, ka viņš baigi neskarās klāt. Te ir diezgan daudz brīvas vietas. Līdz ar to es pasies, cik viņš šķības. Vienkārši te var ielikt 3 pirkstus, te var ielikt knapi 2. Tā kā jā, atradu šitos stiprinājumus radiatoram. Jā. Zinu, kur ir lielākā kļūda, 2 kļūdas. Pirmā kļūda, ja tu izjausi, tad vajag maksimāli ātri salikt atpakaļ, lai tu atceries, pirms tev ir atmiņa, kur kāda skrūva vispārējais, vai arī fočēt visas skrūvas, viss, kas bija, jo es te bieži vien maldos meklēju kaut kādus draņķus un nevaru saprast. Bet tagad jāņem fleksis, jānofleksē šitas, kā man bija, ar otro, pirmo skrūvu varētu teikt, šeit bez šitas, un te kaut kur jāfleksē nost. Tā kā to nofleksēšu, tad lieku virsū jau šeit, pievienoju šito trubu, trosīt jāpievieno, pievienoju trubu, braucu pirkt tosolu, lai iekšā un darbinu mašīnu. Cerams, ka sanāks. Šodās rādīšu. Mašīna izsās jau pēc mašīnas. Tadā! Viss jau ir plus mīnus čotka, tikai es aizmirstu, kas skrūvējās šeit klāt. Kad tik te neskrūvējas klāt, tas metāls. Kurš tas ir metāls? Šitas metāls varēja būt, ka viņš skrūvējās. Nē, viņš skrūvējās turklāt. Skaidrs. Tikko sapratu pats. Principā jāpievelk vēl pāris skrūvītes sev smadzenēs un jābrauc pakaļ tosolu. Man vēl šitā te trosīti jāpieliek. Šitā trosīti jāpieliek aptuvens, man saprats, kā tas strādā. Šeit. Viņi jāsāc aiz šitiem te visiem. Šitas nav pazudis, viņš ir te. Vot, tā kā jāsliek trosīt, jābrauc pagaļ tosolam, jālaiet tosols, jāpiet darbina mašīna, un tā šodien ar to arī laikam beigšu. Bišķiņ paņēmos, saliku trosītes šitam te hobē. Es pārst nezinu, bet tā hobi, tad būs daudz jautājumu, kas notiks. Vai netaisīsies vispār ciet, kas notiks, kā būs? Es visu esmu pareizi izdarījis, man bail. Pieskrūvēts, aiztaisīts, pieskrūvēts. Visam jābūt. Taisīt ciet ar šunku. Man šī puse arī nofiksējās. Labi, viņai gan tagad ir
augstāka, bet to var raksturot ar to, ka te bija sitiens. Varbūt. Vai es tur kaut kur esmu aizmirsis kaut ko jaukt. Lidās liedīsim mašīnā un taisīsim vaļā haubi. Nu ko, draugi? Esmu profesionāls? Goddammit! Neataisies. Bet labi, ka es... Tā, te ir tā ķepiņa, kurai teorētiski vajadzētu paiet uz to pusi, vai ne? Jo šī puse ir vaļā, tad šī ir cieta. Nu, vienas problēmas, otrā problēmā. Un kas tev te nepatīk? It kā es saliku visu, kā jābūt. Tā, paņemsim skrūvgriezni, kur mums ir kāds reku. Paspiedīsim šito uz priekšu. Un... Yes, iepapal. Labi, čakarēsimies. Jo es tagad nezinu, kas jādara. Man jau likās nebūs labi. Ja nebūtu šīs kļūdas ar haubi, es būtu jau ielējis to solu. Man viss ir, lai ielējtu to solu un piedarbinātu mašīnu. Bet es nevaru attaisīt haubi. Jā. Nāksies saukt kādu palīgā, jo es nevaru. Es izčakarējos visādi. Tur var pavilkt to trosītu un visu, bet tur tāds stienis metāla ar atsperītēm. Un viņš kaut kur ieķēries. Un viņš kaut kādā veidā ir kaut kā ar skrūvgriezni vai ko jāsabaksta. Es centos, man nesanāca, vajag pasaukt kādu, kam ir labākas rokas. Tā kā, principā šo es arī beigšu šo epizodi. Šī sērija arī beigsies ar šo. Nākamā sērija būs jau ar to, kā es savu mašīnu piedarbinu visticamāk, attaisu haubi vispārējo. Cerams, ka tas būs vēl šogad, ne, bet līdz tehniskajai apskatē. Un tā būs sērija par tehnisko apskatu. Tā kā, paldies, ka skatījāties šo epizodu. Tiekamies nākamreiz.